Sveicināti, tad uzsākam mūsu reportāžu no Jūrmalas, no Majora sporta laukuma, un šī būs mūsu reportāža no komandas cīņas Latvija-Maskava amatieru boksā. Tad mūs sagaida 6 cīņas. Tad, kā jau redzam, ringā bokseru pieteicies mūsu slavenais šovmens Armands Simpsons. Tagad viņš pieteiks boksers. Pirmā cīņa notiks pusvieglajā svaru kategorijā līdz 56 kilogramiem. Nu, kā jau pierasts, viesis parasti mums ir zilajā stūrī, un pirmie tiek izsaukt ringā, tāpēc Maskavas izlases bokseri tiek pirmie izsaukt ringā. Lūk, arī svēršanās. Lūk, kā bokseri pusvieglajā svarā. Redzam, ka armēņu izcelsmes maskaviešu bokseris Zoriks Stepaņans ir augumā garāks par mūsu vairākkārtējo valsts čempionu Dmitriju. Ну, я думаю, что подготовлен на 100%. О противнике я, к сожалению, ничего не знаю. Ну, иначе, мы уже в ринге, как говорится, разберемся. Я так посмотрел, да, вот, мы взвешивались, ну, соперник мой ниже меня ростом, я как буду работать вторым номером. Ну, встречать его буду, проваливать, ну, стараться обыгрывать соперника. Ну, не идти на него вперед. Очень усердно тренировались. Ездили, мы сейчас были на сборах в Иране. Мне очень понравилось, там по 2 раза в день тренировались, то есть подготовка была хорошая. Сейчас дома тоже тренировались здесь, готовились. Я как бы сам планирую работать первым номером, так что так, наверное, все и будет. В боксе все может измениться в любую секунду, так что как бы на нокаут никто не рассчитывает, но я буду стараться делать все для победы. Я сейчас в хорошей форме, тем более у меня придет тут много знакомых, семья моя вся будет смотреть, поддерживать, так что я не могу проиграть как бы. Nu, tad pareizi. Подвести Dmitrijs saka, tagad cīnās Latvijā, mājās, ir ļoti daudz viņa līdzjutēji, tāpēc, protams, kad atbildība ir daudzreiz lielāka nekā cīnoties kaut kur ārzemēs. Lūk, arī Zoriks Stepaņans no Stavropols nāk, mācās pašreiz un cīnās Maskavā. Ir šī gada atvainojos Krievijas jauniešu čempionāta sudraba medaļas ieguvējs, kas, protams, ir ļoti liels sasniegums, jo mēs varam iedomāties, cik liela ir šī konkurence Krievijas čempionātos jebkurā vecuma grupā. 200 cīņas, kurās guvis 150 savukārt Artjoms Ramlovs ir nedaudz vecāks, viņam ir 24 gadi. Zorikam tikai pavisam drīz jūlijā beigās paliks 19 gadi. Viņš ir šīs Maskavas izlases jaunākais boksers. Dmitrijs Gutmanis! Lūk, arī rīdzinieks Dmitrijs Gutmans no boks kluba Sidney 2000 nāk ringā. Šo šovu Majora sporta laukumā Jūrmalā organizē biedrība Fighter Elvis Promotion. Šis ir jau šīs biedrības 4. šovs, 4. turnīrs. Tāda līdzīga komanda cīņa Latvijas izlases, kur cīnījās pret Nacionālo īrijas izlases, notika tepat Majora sporta laukumā 2 gadus atpakaļ, 2012. gada jūnijā. Это он, лидер команды Латвии, Dmitrij Gutmans! Tātad, kā jau teicu, sarkanajās formās mums ir mainieki. Latvijas izlases bokseri zilajās formās, parasti tādās komandas cīņās. Ringā nāk viesi. Šajā gadījumā šī ir Maskavas izlase. Ну да, первая цīņa, первый бой происходит 3 раунда по 3 минуты. Первая цīņa. 3 раунда по 3 Cīņas formula, dzirdam, ko saka Armands Simpsons, 3 raundu, 3 minūtes. Tas ir amatieru boks cīņu formula. Nekāda papildu raundu, izšķirošie raundi amatieru boksā netiek. Tātad dot. Let's go! Profesionālais boks ir ilgāk, profesionālais boks notiek pēc
Nu, titulu cīņas viss ir 12 vai 10 raundu, mazāk prestižu titulu. Protams, vispārējās reitingu cīņas tiek norunāti menedžeru starpā. Nu, iesācēji bokseri parasti cīnās 4 raundus, vēlāk jau iet 6, 8, 10 raundu. Mums sācies pirmais rauns. Abi bokseri cīnās Labiķi stājā, tad redzam, kreisā roka ir priekšā. Nu, kā jau Zoriks Ķipaņans teica, pēc svēršanās viņš ir augumā manām garāks par Dmitriju, tāpēc centīsies neiesaistīties sitienu apmaiņā, vidējā, tuvajā distancēs un aizvadīs tālajā distancē cīņu, centīsies turēt. Tagad labs sidesteps izdevās Zorikam, izgāz viņš Dmitriju, centīsies noturēt distancē pretinieku un jau no distances apšaudīt taisnajiem sitieniem. Un šajā cīņā, protams, Dmitrijs Gutmans ir pieredzējušāks par Zoriku. Dmitrijs ir startautiskās klases sportmeistars, Krievijas startautiskās klases sportmeistars, ieguva viņš šo titulu 2011. gadā. Meistaru turnīrā Habārovskā, Krievijā, uzvarot 4 cīņās, viņam tika piešķirts šis ļoti prestižais nosaukums. Tāpēc, protams, ļoti pieredzējis boksers. Jau no paša sākuma Dmitrijs cenšas pārtvērt iniciatīvu, redzam, strādā kā pirmais numurs. Cenšas saīsināt šo distanci. Pietuvoties savam pretiniekam. Dmitrijam šeit, protams, ir daudz izdevīgāk cīnīties vidējā, tuvajā distancē, kā tikko bija šis mirklis, ka viņš centās piespiest Ķipaņānu pie trosēm un izdarīt sitienus bieži pa ķermeni vidējā distancē. Nav nemaz tik vienkārši pieredzējušam Gutmanim pietuvoties Ķipaņānam. Beidzies pirmais rauns. Nu, jāsaka, rauns diezgan līdzīgs, bet tomēr, laikam, dominē ringā tomēr mūsu boksers. Tāpēc es atdotu šajā raundā punktu Dmitrijam Gutmanim. Tad, ja runājam par tiesāšanu. Runājot par tiesāšanu, pavisam vēl nesen, gadu atpakaļ, amatieru boksā tiesāšana bija elektroniskā, tātad apkārt ringam atradās 5 tiesneši, kuram bija 2 pogas, 2 krāsās, zilā un sarkanā, kur attiecīgi, protams, katra poga bija savam stūrim, savam bokserim. Un redzot trāpīgu sitienu, tiesneši spied vienu vai otru bokseru pogu, un ja sekundes laikā nospied vienlaicīgi 3 tiesneši, tad bokserim tika kontā ieskaitīts punkts, un līdz ar to galu galā šie punkti tika summēti, kam viņi bija vairāk, tas arī uzvarēja. Kā lielākā daļa bokseru, profesionāli bokseri, kas ir bijuši boksā, nav svarīgi amatierā profesionālā. Šāda tiesāšana, neatbalsta šāda tiesāšana bokseri, vairāk oriģinālā tad tiesāšanas sistēma, vai kur visu mūžu ir bijusi profesionāla boksa, tad pieraksta. Tas ir subjektīvs tiesājums, bet viņš tomēr skaitās tāds pareizāks nekā šī elektroniskā tiesāšana. Tad katram ir lapiņa pieraksts, katram ir pildspalva, un tiesneši atdot tātad tiesājumu uz 10-9 sistēmu. Ja boksers uzvar raundu, tātad 10-9 uzvarēs viens. Par knockdowniem, par aizrādījumiem bokserim tiek noņemts 1 punkts. Tad, ja uzvar raundu un vēl bija viens knockdowns, tad tas ir 10-8.
Un pagājušo gadu jau pasaules čempionātā oktobrī, kas notika Kazahstānas pilsētā Almatī, tur bija tieši tāda tiesāšana pēc pierakstiem. Nu, un arī mums šajā turnīrā ir pieraksts sistēma. Nu, tādā gadījumā es šo pirmo raundu atdodu Dmitrijam Gutmanim ar rezultātu 10-9, un viņš tagad 1 punktu mums ir vadībā. Turpinās otrais rauns. Scenārijs apmēram tāds pats kā pirmajā. Varbūt nedaudz biežāk labo roku cenšas pretinieks sasniegt. Stipaņāns tagad ļoti labs sānsītiens izdevās Gutmanim. Dmitrijam, manuprāt, vajadzētu izsist un nedaudz novirzīties uz sānu, tad nepalikt Stipaņāna sitiena amplitūdā. Izsist. Tagad ļoti labi aizgāja no Gutmaņa. Stipaņāns gan saņēma uzreiz aizrādījumu pa sitienu pa pakaus. Jāsaka, manuprāt, Stipaņānam nedaudz trūkst šis vīrišķīgais fiziskais spēks. Tomēr nav viņš vēl jauns boksers, nav vēl maksimāli attīstījies fiziski kā vīrietis. Un tāpēc ar Gutmanu, kurš ir vairāk kā 4 gadus vecāks, protams, trūkst viņam šis fiziskais spēks. Un, it kā taktiski viss pareizi dara Krievu boksers, bet trūkst viņam šis fiziskais spēks, lai apturētu savu pretinieku un censties pārtvert iniciatīvu un atspiest uz apakaļ. Manuprāt, tā diezgan vienkārši Gutmans piekļūst klāt Stipaņānam. Un tagad labs uzbraukums no Dmitrija. Beidzies otrais rauns, vēl pārliecinošāk kā pirmajā. Šajā raundā var punktu ierakstīt Dmitrija Gutmaņa kontā. Un tā noslēdzies otrais rauns pirmajā cīņā. Завершился второй раунд. Первой борьбе. Nu, kā jums, draugi, liekas? Kurš? Latvija vai Maskava? Maskava vai Latvija? Ko? Let's see. Trešais rauns, dārgie draugi. Redzam atkārtojums no otrā raunda. Первый бой. Не жалеем свои силы для поддержки. Jāsaka, ļoti bezkompromisa cīņa, bet kaut kur pēdējais sitiens vienmēr paliek aiz Gutmaņa. Redzam, tagad ļoti labi Dmitrijam izdevās sitiens ar labo pāri rokai. Pēc 6 cīņām uzzināsim kopējo rezultātu starp Latvijas un Maskavas bokseriem. Pēdējā cīņa. Profesionālā cīņa pirmajā vieglajā svarā. Un tā, jūsu uzmanībai trešais rauns, дорогие друзья, вашему вниманию, третий раунд. Beidzamais trešais rauns. Tagad jau 2 punkti. Tas ir manos personiskajos pierakstos. 2 punkti ir par labu Dmitrijam Gutmanim. Šajā situācijā Stipaņāns var izraut uzvaru tikai vai nokautējot, vai vismaz sūtot knockdownā Gutmanu. Arī, protams, ja Gutmans saņems kādu aizrādījumu, viņam tiks atņemt punkti. Tagad labs mēģinājums no Gutmaņa 2 dubultsitienu pa ķermeni. Tieši kreiso roku. Un vēlreiz ar kreiso roku pa aknām aizsniedz Gutmans. Pēc iespējas vairāk Zorikam jākustās, ir nevar ne uz sekundi palikt pie trosēm, nevar palikt apstāties Gutmaņa priekšā. Savādāk viņš saņem šos sitienus. Ja pat ne pilnīgi trāpīgs, ja pat pa aizsardzību, pa pleciem, pa cimdiem vienalga vizuālais pārsvars ir Gutmaņa pusē. Tagad labs, ļoti spēcīgs sitien uzbrukums no Gutmaņa, no galvas pārved sitiens pa ķermeni. Ļoti tagad bezkompromisa cīņa. Vidējā distancē, ringa centrā. Šajā momentā jāizdara sitienis Stipaņānam. Nevajag vienkārši stāvēt Gutmaņa priekšā, neko nedarot. Tagad labi arī no Stipaņāna kreisais pa ķermeni. Un uzreiz Gutmans atbild.
Redzam, nav Stipaņanam izdevīgs šī satuvošanās, jo viņš ir garāks augumā, viņam attiecīgi garāks roks. Un tuvajā vidējā distancē viņam vienkārši sarežģīti izdarīt šos sitienus. Savukārt Gutmanim ļoti izdevīgi ir šī distance, ļoti izdevīgs ir šitāds cīņas manieri. Vēl nedaudz mazāk kā minūte līdz cīņas beigām. Nu, redzam, bokseri pilnīgi loģiski sāk nogurt un arvien biežāk nonāk. Tagad labais taisnais Stipaņanam izdevās. Arvien biežāk nonāk klinčā. Tādā veidā cenšoties nedaudz pavilkt laiku un nedaudz vairāk atvilkt telpu. 20 sekundes līdz cīņas beigām. Nu, jāsaka, šis trešajā raundā Stipaņans kļuva agresīvāks nekā pirmajos divos. Nu, varētu būt vislīdzīgākais rauns. Tagad spēcīgs sitiena apmaiņa no abiem bokseriem. Izkrīt kapi, kam viņa ir izkritusi. Jā, tātad gongs, atskanēja gongs, izkrīt viņa Gutmanim. Atskanēja gongs, tajā laikā cīņa beigusies. Nu, paskatīsimies lēnajā atkārtojumā labākos momentus no trešā raunda. Tagad laba sitiena kombinācija, labs uzbrukums Gutmanim. Gutmans šajā cīņā pārtvēr šo iniciatīvu un tā arī neatdeva līdz cīņas beigām, pateicoties savai pieredzei, arī fiziskajam spēkam. Nu, protams, pārsvarā pieredzei. Nu, klausamies tiesneša virdiktu, tas Armands Simpsons mums viņu nosauks. Nu, mans subjektīvais viedoklis, es atdevu visu 3 raundus Dmitrijam, tad 30-27. Manos pierakstos vadībā ir Latvijas boksers. Sergejs Domņins ir tiesnesis ringa centrā. Ringā, tātad viņš tiesās viss šī vakar cīņas. Atgādinu, kad cīņas notika 5. jūlijā Majora sporta laukumā Rīgas ielā 1 Jūrmalā. Nu, nedaudz ir jāuzgaida, jo cīņas galvenais tiesnesis sakopo tad visus tiesnešu pierakstus. Cīņa ir noslēgusies un aicinām ringā kausus par šo aizvadīto klausamies. Cīņu pasaules kickboks čempionu un Baltijas profesionāla boksa līgas prezidentu Romānu Daboliņu. Nu, protams, arī kausu bokseriem abiem par dalību. Viņas sniegs, kā jau dzirdējām, Armands Simpson, Romāns Daboliņš, bijušais pasaules čempions profesionālajā kickboksā. 1 punkts. Одержал Dmitrij Gutman. Nu, vienbalsīgi arī šeit vienbalsīgi gan dažādi tiesnešu skaiti uzvar Dmitrijs Gutmans. Tad viens tiesnesis atdod tikai 1 punktu, viens atdod 2 punktus un viens atdod 3 punktus. Bet visi 3 tiesneši atdod šo virsraku Dmitrijam Gutmanim. Un līdz ar to rezultāts mūsu komandas cīņā kļūst 1-0 par labu Latvijas bokserim, Latvijas izlasei.